Labdien! Mani sauc Elmārs, šī ir Marta, šis ir mīļais Kārlis. Un mēs esam komunikācijas zinātnes studenti Latvijas universitātē. Un šodien mēs pameklēsim, cerams izglītosim arī mazliet sevi par atgadījumu, kurš notika 27. novembrī Rīgas centrā. Sieviete BMW X5 automašīnā iebrauca Daugavā, braucot, cik mēs saprotam, 11. novembra Krastmalu, un tādējādi strauji iegriezās vietā, kurā ir parasti mazo kuģu piestātnes. Un tātad praktiskais mērķis, ko mēs izmeklēsim, tā kā tieši šo mēs taisam priekš dezinformācijas izplatīšanas, kas tā tāda ir, mēs ieraksimies tātad mazliet komentāru sekcijā. Tātad ātri un stabili kustamies pie komentāru sekcijas, jo, protams, kur ir vairāk dezinformācija komentāros vai īstās saitēs. Sāksim ar Daci. Kaut kas te šajā visā notikumā neštimē kopā, tādās pēdiņās ielikts. Un Inese vēl pasaka, šķiet būtu vēlams slēgt komentārus, jo tie ir vienkārši neadekvāti, slimi, pretīgi un cīniski ar kādām tiesībām. Šis arī nav slikts priekšlikums tieši šādās situācijās un tīpaši tik traģiskās nebūtu slikti tomēr aizklusināt komentārus. Jā, noteikti piekrītu šim apgalvojumam. Kārli, tu gribēji kaut ko teikt? Jā, es vēlējos arī pakomentēt par to, kad es nesen runāju ar cilvēku, neminēšu tieši, kur viņš strādā, kas viņš ir, bet viņam ir sanācis strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir bijušas garīgas problēmas. Mums tur sanāca tāda situācija viena, un man sanāca pasēdēt ar viņu, un es arī parunāju, un es viņam prasīju, kāpēc tā dara, kāpēc tas tur notiek, un par laimi šis cilvēks bija ļoti iecietīgs ar mani, un varēja arī redzēt to, kad es viņam nedaudz krītas nerviem, bet viņš man skaidri un kodolīgi pateica arī, ka mēs varam spekulēt, cik vien daudz mēs gribam par to, kas notiek kāda cita cilvēka prātā, kas notiek galā, bet mēs nekad līdz galam nevarēsim to saprast, kas tur tieši notiek. Jo tie ir tāpēc, ka mēs nevaram redzēt citu cilvēku prātās. Jā, jo daudzi komentāri izpauž, piemēram, Irēna raksta, gan jau nāks īstais iemesls, tā nevar būt, ka neviens nezina, kāpēc jauna sieviete pameta savās mazās atvasītes. Tātad, ja kāds nezina, Ilonai Jaukulei bija bērni un vīrs. Un es domāju, kā jau tikko Kārlis pieminēja, kad šie cilvēki nemaz nezina mentālu nestabilitāti vai vispār par cilvēkus, kuriem tāda ir. Un ir ļoti viegli ierakstīt komentāru par kā gan vispār var izdarīt pašnāvības un vai aizskart vai izdarīt pāri sev. Tātad tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi pieminēt. Arī, protams, zinu informāciju par to, kad šī sieviete, arī tā informācija arī ir dota no kaut kādiem nezināmiem avotiem, kad tieši ģimenes problēmu dēļ šis notika, ka šī pašnāvība notika. Jo, lielākoties mēs redzam to, kad internetā vairāk iet uz to, ka šī tiešām bija pašnāvība, arī pēc video tā varētu šķist. Bet, protams, mēs to nezinām 100%, bet jā, kad tas varbūt arī ģimenes dēļ. Vēl arī labi Mudīte, TVNet Facebook post komentāru uzraksta. Lieciet mirušam cilvēkam mieru. Kādas tiesības šeit jums spriest, kā bija un kāpēc? Ir policija, kas par to parūpēsies. Protams, mēs Mudītei piekritīsim, jo... Laiku Mudītei? Jā, dodam laiks Mudītei. Bet novēršoties no mazliet komentāriem un tā teikt, ejot uz kopsavilkumu šim, diemžēl, traģiskiem negadījumam, ir arī pateikties, tā teikt, glābšanas palīdzības dienestam,
viņi ļoti pārsteidzoši ātri atrada, diemžēl, Ilonas līķi. Un vēlāk gan arī izvilka mašīnu. Tas bija tīpaši grūti, jo mašīna bija kā pēc letas informācijas 10 metru dziļumā Daugavā. Tur bija pilnība tumsa, un kā viņi apraksta, viņi centimetru pēc centimetra upes gultnē taustīja, lai vispār atrastu šo vietu. Tātad dodam lielu cieņu viņiem. Un vēl, protams, varam kaut ko pieminēt par dezinformācijas par kopumu, kur mēs varam atrast tuvāk patiesībai, tā teikt, šo visu. Es vairāk gribu pieskarties tēmai tieši par komentāriem. Noteikti jūs varat piekrist to, ka ir nenormāli daudz šie komentāri zem visiem rakstiem. Un kāds vispār ir mērķis tiem komentāriem, ko tie cilvēki grib iegūt ar to, ka viņi tik daudz raksta. Tas noteikti var būt kādam tas ir aiz neko darīt, kāds grib iegūt noteikti slabu. Tātad ienāk mums arī ziņas, kad Kārlis mums ir arī Instagram komentāros mazliet atradis interesants lietas, tomēr Instagrams mums ir tāds, gribētu teikt, kā modernāk un tagad jau daudz izpaustāka vietne nekā Facebook. Jā, es šeit atradu, ir ielikts video ar pašu, pats video, kā sieviete, notikuma vietas, kā sieviete iebrauc Daugavā. Un, protams, kad pirmā lieta, ko cilvēki izdara nostos video, un otrā lieta ir uzreiz uzspiežot uz komentāriem. Un šeit pavērš ļoti interesants skats. Pieņemsim, kur viens lietotājs ir ierakstīja, vai viņa vēl nav atrasta, 5 laiki, un vai sieviete izdzīvoja, 4 laiki. Protams, šeit nav galvenais tas, ka cik laiki tiek dabūti, bet tas paši komentāri, un šie ir daži, diemžēl tikai neliela daļa no komentāriem, kur cilvēki tiešām interesēs par to, viņiem ir tāds savu veidu tāds instinktīvais uztraukums par to, kas ir noticis, un, protams, arī interesi, un tad ir tā, kad es neminēšu pēc vārda, bet es neminēšu pēc uzvārda arī, bet Kārlis ir rakstījis, tur ir zīme, ka nevar griezties. 300 laiki. Nākošais ir kādam veids nepareiz rādīja 320. Un šis arī nav tieši par to, kas populārs, kas ne, bet vienkārši tas cilvēku daudzums, kuri ir attaisījuši, ticamāk pasmējušies par pašu video, tad attaisījuši un vēl kaut kādā veidā dabūjuši kaut ko laukā no šādiem komentāriem. Noteikti šeit jūs uzreiz var redzēt tie komentāri, kuriem bija 3-4 laiki, tā noteikti skan pēc līdzjūtības un sapratnes, bet tur, kur ir visvairāk laika, tā noteikti ir neiecietība un ņirgāšanās, es pat teiktu, un varbūt, es nezinu, kā es par to justos, ja kaut kas tāds vispār atgadītos man dzīvē, un es šo lasītu. Noteikti. Un tātad, kā mēs varam savilkt šos Facebook un Instagram komentārus kopā, ir, kad protams, vajag izmeklēt un sevi informēt, kādā veidā šie cilvēki darbojās, un arī vajag iet mazliet pat viņu prātos, lai saprast, kāpēc rakstīt šādus komentārus. Bet, ja kāds grib mazliet precīzāku informāciju, noteikti apmeklējam LETU, kas ir Nacionālā informācijas aģentūra, kurā, tā teikt, atgadījumi kā šie tiek pastāstīti, tā teikt, uzreiz un ar kaut kādu pamatu. Es noteikti gribētu pieminēt. Es noteikti gribētu pieminēt to, ka arī mēs šobrīd, ko mēs lasam vai ko mēs pasakam, tā ir tīra diskutēšana mums kā jauniešiem, kā studentiem. Tā kā mēs, protams, varbūt arī šobrīd izplatām dezinformāciju un tā tālāk, jo mēs vienkārši iespaidojamies no komentāriem, no ziņu portāliem, kas var būt ticami, kas nevar būt ticami, bet mēs centāmies no ziņu portāliem ņemt no letas, lai šī informācija būtu pēc iespējas patiesāka. Tā kā, jā, mēs tīri šeit diskutējam par šo.
Jā, tas noteikti tiek uztverts, ka mēs esam, tā teikt, amatieri šajā izmeklēšanā, tā teikt. Bet kopumā paldies, ka skatījāties. Cerams, ka varbūt devām kādu jēdzīgu informāciju un paldies, ka izturējāt šo. Visu labu no mums!